var pieteikties, atrast kontaktus un viss notiek. Tā kā, ja tev ir brangi muskuļi un nav bēlas no zilumiem, tad šis ir tavs sporta veids. Nu tad rādam skatītājiem, kā tas izskatās. Mazāk runu, vairāk darbu un atkal. Tu būsi mans izmēģinājuma trusīts. Piedod, Agnes. Kā parasti iedod uzmanībā pīti. Tad jau droši vien jāsāk, ja ir dāmas un studijā šo sporta veidu, tad jāaicina abas dāmas, lai parāda un izstāsta, un ko jūs varat iemācīt Agnesei no šī sporta veida. Uzreiz uz sitienu būtībā mēs pirmo reizi šādu sporta veidu redzam kaut kādus elementus. Tad, kad bumbiņi nāk, tad mēģināt ķert ar šo vietu. Droši mēs varam panākt, atbrīvot vietu, izvēlēties, kur ērtāk, kas un kā. Tā. Tad bumbiņi nāk, tu viņi iegriez uz sevi mazliet. Un neļauj viņai... Tā, es pamukšu malā drošības pēc. Neļauj viņai atcesties, viņu tā kā jāiesēdina pie sevīm, un tad tu griez viņu. Nu, mēģināsim parādīt. Jā, es vēl tālāk paiešu. Cik ātri šīs kustības var apgūt un iemācīties, un kad jau savācās draugu bariņš un sāk spēlēt? Kā jums bija meitenes? Mēs pasūtījām Nojas pirms gada vasarā, un bija tā, ka mēs trenējāmies paši tikai neko, neviens mums nepalīdzēja. Un tad bija tā, ka mēs ņēmām Nojas uz jūru, un kamēr, piemēram, nopaldās, un pēc tam vienkārši stāv jūrā un mētā un iemācās šīs kustības. Savā bariņā pamētājām. Un puiši var pievilināt ar Nojām? Jā, var, jā? Protams. Tas ir tas āķis. Jā, arī. Nu, saprat, Agnes? Jā, bet es nezinu, es gribu mēģināt, jo, ja viņš ripos, tad viņi aizripos. Mēģinām. Aiziet. Esi gatava? Nu, jā. Tu esi šāvusi, tu esi paukojusies, tagad tev jāizmēģina nieka lapkrus. Cik īstenībā pasaulē nodarbojas ar šo sporta veidu? Šobrīd nemaldos nodarbojas vairāk kā 100 000. 100 000. Lielākā daļa no spēlētājiem ir ASV, bet Eiropā šī izaugsme ir tik strauja, ka, jāsaka tā, pēdējo 5 gadu laikā spēlētāju skaits ir 10-kāršojies tieši Eiropā. Opa. Reiz sanāk. Tā. Tu uz augšu, mazliet var. Nu, stiprāk. Pa otru roku šitā te grūt viņu. Būtībā sporta veids ir pilnīgi konteksts, un mēs esam noskaidrojuši, kādas būtībā daudziem interesē traumas, un būtībā cik vārtus pieņemsim var gūt šajā sporta veidā. Nu, tādā skaitliskā ziņā, vai viņš ir skatāms, atraktīvs, ir kā? Viņš ir ļoti atraktīvs, tāpēc, ka ir šis kontakts, bet nevajag baidīties no šīm te traumām, jo šīs traumas jau nemaz negūst tik daudz, jo jāsaka godīgi, man spēlējot apmēram 6 gadus šo sporta veidu, ir tā, ka es neesmu nevienu tādu nopietnu traumu guvis un vispār redzot, cik spēlētā statistiski negūst nemaz tik daudz traumas, jo pirmkārt ir tas, ka tu esi ļoti labi aizsargājies ar bruņām. Nu jā, tas mums pazudz pagaidām uz nebūšanu, bet mēs esam apgūši. Jā. Esam? Esam. Kas ir? Nu kā patika? Nu kaut kas līdzīgs, nu šo darot tā kā badmintons. Badmintons? Nu tu... Tā, ja? Tā. Saspēli. Jums grib pat redzēt, kā tu to izdarīsi. Man vajag, jā, mēģināt. Man vajag mēģināt. Ar zēnu, jā. Bumbiņas. Nē, tu dod viņam. Tu nevari iet. Labi, bet zēns nevar. Mums te ir tehniskās cibelītes. Es pametīšu, viņš ir zēnu. Jūs pamēģiniet. Man pamēģināt tā bumbiņa. Pagriez tikai tā, to, ko ķersi viņu. To ķēseli? Jā. Ok. Tā, es izgāzos. Opa. Ar zēnu nūju, teiksim, ir tas metiens mazliet vieglāks, jo viņam ir lielāks padziļinājums. Tā nūja ir lielāks padziļinājums nekā meitenēm. Tāpēc ar zēnu nūju, jo sakarā to, ka zēniem... Eju, Džeki, šito vajag. Droši. Jā, sakarā to, ka zēniem tas kontakts... Latvija ir lakros.lv. Un būs. Tā, es uz otru pusi paņēmu, un tāpēc tā sanāca. Vai? Jo zēniem tas kontakts, teiksim, ir lielāks, tāpēc ar viņam tā ir lielāks padziļinājums, lai viņi nekrist ārā, teiksim, šī te kontakti kustības rezultātā. Protams, ka galvenais nebaidieties no tiem traumām, nav tās traumas tādas, un meitenēm arī nevajag baidīties, jo nav meitenēm traumas. Protams, tā bumbiņa trāpa kaut kur pa ķermeni, tad zilums ir, bet, pamatā meitenes iemācās kaut kā tā, un viņiem tas metiens spēks nav tāds kā zēniem, jā, tā kā, ir visi priekšnosacījumi, lai nebūtu šīs traumas. Kā ir ar meitenēm, pieņemsim, mēs tikko ar tevi spēlējām, negribās itreiz ar puišiem tā uzspēlēt un pārbaudīt viņu varēšanu, mēs taču neesam, Jā, bija tā, kad
sākumā, kad nopirkām nos, tad nebija ar ko spēlēt. Mēs bijām dažas meitenes, un tad es gāju saldu pie zēniem spēlēt. Un savā mūžā esmu nonesis 2 zēnus. Tā gar zemu, ka vairs neceļās. Nē, celties viņš piecēlās, bet, viņš man skrēja virsū, un es arī nevarēju, man to gribējās, un tā višķīt, un viņš nokrita. Okay. Skaidrs ar jums. Paldies, ka atnācāt. Izstāstījāt par kārtējo jauno neatklāto sporta veidu, lai gan bija jau šur tur dzirdēts, ka tāda veida aktivitātes notiek. Tā kā liekat par sevi daudz vairāk. Un īstenībā gribēju pieminēt arī tas, ka arī bērniem, tas nedomās tikai varbūt tādiem jauniešiem, kam varbūt gribās izdarīt savu agresivitāti, bet arī bērniem ir iespēja uzsākt kaut ko līdzīgu lakrosam, kas saucās intercross, kur tie noteikumi ir pavisam maigi, līdzīgi kā meitenēm, un bērni teiksim, no skolas vecuma var sākt ar šo sportu veidu nodarboties, un arī mājaslapā turpat pie Latvijas Lacrosse jūs noteikti varat kontaktēties ar tiem pašiem cilvēkiem, un viņi pateiks, kurā vietā Latvijā var trenēties šo intercrossu. Ideāli. Super. Tad visi paldies, ka iemācījāt, ierādījāt man jaunu sporta veidu. Jā. Paldies jums. Un mums jādodās tālāk par platiem soļiem. Kas mums nākamais? Jā. Vakar